meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 1. nedēļas lasījums. Lasām Bībeles stāstu otrdienai. Lai top. Šodien grāmatiņā ir rakstīts kāds interesants fakts. Izlasīsim to kopā. Vai zināji, ka gaismas stari var tikt lausti 7 dažādās krāsās? Sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā, gaiši zilā un violetā. Kad gaismas stars spīd cauri lietus lāsēm gaisā, veidojas varavīksne. Bet tagad lasīsim visu stāstu. Kad Dievs iesāka radīt dzīvību mūsu pasaulē, zemi klāja ūdens un tumsa. Nebija debesu, nebija ne sulīgu ābolu, ne ziediem klātu pļavu. Nebija nekā cita, kā vien Dievs Tēvs, viņa dēls Jēzus Kristus un Svētais Gars, kas lidinājās pār ūdeņiem. Iedomājies, kā Dievs priecājās domājot par visām apbrīnojamajām lietām, kuras varētu radīt no nekā pilnīgi jaunajā zemē. Bībele saka, ka zeme bija neiztaisīta un tukša. Tas nozīmē, ka zeme vēl nebija sagatavota, lai uz tās dzīvotu augi, dzīvnieki un cilvēki. Dievs ir visu lietu radītājs, un viņš redzēja, cik brīnums skaista var būt zeme. Ko Dievs izdarīja? Par to lasīsim 1. Mūzes grāmatā 1. nodaļas 1. pantā. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Dieva mīlestība bija tik liela, un viņa plāns mūsu pasaulē tik brīnišķīgs. Viņš radīs mūsu pasauli un darīs visu, lai par to parūpētos. Iedomājies, kā visas debesis vēroja, lai redzētu, ko Dievs radīs uz šīs īpašās planētas. Spēja radīt kaut ko no nekā ir viena no Dieva apbrīnojamajām īpašībām. Tā nu Dievs iesāka izsakot tukšumā spēcīgus vārdus. Vai zini, ko Dievs teica? Par to lasīsim 1. Mūzes grāmatas 1. nodaļas 3. pantā. Un Dievs sacīja, lai top gaisma. Pēkšņi gaismas stari ieplūda tumsā, to izklīdinot. Dieva gaisma spīdēja silti un skaidri, padarot gaišāku viņa jaunās pasaules sākumu. Un Dievs redzēja gaismu labu esam. Tad Dievs deva gaismai citu nosaukumu. Dievs nosauca gaismu diena un tumsu nosauca nakts. Un tapa vakars un tapa rīts. Viena diena. Padomā un pastāsti. Kāpēc Dievs gaismu radīja vispirms?
Dažreiz mūsu dzīvē ir brīži, kad viss šķiet tumšs un neskaidrs. Tādos brīžos mēs bieži nezinām, kā rīkoties. Bet Dievs vienmēr ir līdzās, pat tumsā, tāpat kā viņš bija līdzās zemes iesākumā. Dzirdēsim atmiņas pantu Romiešiem 1:20. Kopš pasaules radīšanās, viņa neredzamās īpašības saredzamās. Kopš pasaules radīšanās, viņa neredzamās īpašības saredzamās. Gan viņa spēks, gan dievišķība ir skaidri darbos saredzamās. Tā romiešiem 1:20 mācā mūs. Kopš pasaules radīšanās, viņa neredzamās īpašības saredzamās. Kopš pasaules radīšanās, viņa neredzamās īpašības saredzamās. Gan viņa spēks, gan dievišķība ir skaidri darbos saredzamās. Tā romiešiem 1:20 mācā mūs. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka viņš ir šeit, gan tumsā, gan gaismā, grūtos un labos laikos.